Labdien! Mani sauc Kārlis Jodravs, un mēs šobrīd atrodamies Fazera Latvija ražotnē Ogrē, un es esmu šīs ceptos vadītājs. Rašanās stāsts ir meklējams agri 2000. gada sākumā, kad Ogres maiznieku pārpirka starptautiskais somu zīmols Fazera, un tad arī notika šīs ražotnes paplašināšana, apvienojot šeit Ogres maiznieku ar Rīgas maiznieku Druva. Fazera ražotnē Ogrē mēs ražojam ļoti plašu sortimentu ar produktiem, sākot no rudzu maizēm un beidzot ar tosteru maizēm. Mūsu sortiments jūs šeit fonā varat redzēt ir pietiekoši plašs, un Ogres ražotne viennozīmīgi ir viena no lielākajām maiznīcām Baltijā. Maizes klaipus dienā mēs šeit saražojam droši vien ap 150 līdz 200 tūkstošiem, bet ja mēs mēram tonās, tad tās varētu būt no 60 līdz 80 tonām dienā. Tas ir atkarīgs tiešām no pasūtījumiem, jo šobrīd tendenciāls ir tas, ka uz nedēļas beigām apjoms veikalos ļoti būtiski palielinās. Šajā ražotnē Ogrē mēs ražojam diezgan plašu sortimentu un apkalpojam visas Baltijas valstis. Tā skaitā arī produktus eksportējam arī pāri okeānam, bet viens no mūsu lielākajiem klientiem viennozīmīgi ir Fazera Somija. Šeit Ogrē ražotnē mēs ražojam gan tostermaizi priekš Somijas tirgus, gan arī daudz dažādas kontorijas izstrādājumus. Maizes svarīgākā sastāvdaļa, es gribētu teikt, ir mīlestība droši vien, un tad tikai nāk milti un visas pārējās sastāvdaļas, jo ja maiznieks nemīlēs to darbiņu, ko viņš dara, tad maize necepsies. Ražošanas procesos mums gadās kuriozi ik pa laikam, bet varbūt tāds lielākais kuriozs, kas mums savulaik ir gadījies miltu noliktavā, bija tik, mums tur notika avārija, un pa miltu noliktavu mēs izpūtām kādus 3-4 tonnas ar miltiem, un mums bija Ziemassvētku vasaras vidū. Maizes kvalitāti šeit ražotnē Ogrē mēs pārbaudam katru dienu, jo Fazera zīmols sev pozicionē kā uzņēmumu, kuram ir ļoti svarīga kvalitāte, un mums ir atsevišķa kvalitātes nodaļa, kas uz ikdienas bāzes tad izvērtē visus šeit ražotos produktus un pieņem lēmumus par to, vai tie ir atbilstoši nonākšanai pie klientiem. Fazera maize no citām maizēm galvenokārt atšķirās ar to, ka mēs tiešām cenšamies atlasīt ļoti kvalitīvas izēvielas, un ja šis cilvēks ir izvēlējies nopirkt mūsu maizīti, viņš ir būt pārliecināts, ka mēs neesam taupījuši šo produktu un viņai ir izmantots maksimāli kvalitīvas izēvielas, moderns ražošanas process un kvalitāte arī būs nodrošināta. Derīguma termiņa maizēm ir atšķirīgi no daudz dažādiem faktoriem, bet rudzu maizes, kā jau skābi produkti, jo šo produktu sastāvā ir ieraugs, ir ar garākiem termiņiem līdz pat 10 dienām, bet ja man jāraksturo vidēji, tad tās ir aptuveni 7 dienas. Termiņa noteikšanā tiek izmantot speciāla metodoloģija, produkti tiek laboratoriski testēti un arī sensori, tad mēs izvērtējam gan garšu, gan smaržu, gan arī maizes mīkstumu, un tajā pašā laikā mēs ņemam klāt arī mikrobioloģisko piesārņojumu. Un ja maizes produktu mēs esam noteikuši 7 dienu derīguma termiņu, tad mēs varam būt droši, ka šis produkts ir pārbaudīts vismaz uz 9 dienām. Maizi noteikti var saglabāt ilgāk to sasaldējot, bet būtu būtiski pievērst uzmanību, lai mēs viņu sasaldējam tajā brīdī, kad mēs viņu esam iegādājušies, nevis vēlāk, jo tas tieši var ietekmēt derīguma termiņu. Un maizi, protams, kad ir vēlams pēc tam atlaidināt leduskapa temperatūrā. Kopš pašiem pirmsākumiem Fazera uzņēmums ir bijis sociāli atbildīgs uzņēmums, un mēs iesaistamies daudzos projektos, jo īpaši Ogres reģionā, kur mēs atbalstam gan dažādas sociālās aprūpes namus, arī skolas, diezgan plaši Ogres reģionā. Top zīmolu veikalos no Fazera produktiem ir pieejams gan Druvas zīmols, gan arī Fazera zīmols, un varbūt tās populārākās maizes viennozīmīgi ir ierauga salckāpu maize. Tas, ko mēs šodien ražošanā apskatījām, noteikti arī Druvas spēkota rudzu maize, arī zelta mākoņu maize un mazākais tosters iespējams pasaulē mini tosteru maize. Druvas spēkota rudzu maizi es ieteiktu baudīt kopā ar mājās gatavotu zupu, pārklājot maizes šķēlīti ar sviestu un uzkaisot nedaudz sāli. No Fazera zīmola iecienītākajām maizēm Latvijā viennozīmīgi ir sēklu bagātīgā tosteru maize. Tas mums ir tirgus līderis. Es noteikti vēlētos piebilst, ka Fazera uzņēmums ļoti lepojās ar savām iekšējām zināšanām, jo tieši šeit Ogrē ar vietējo speciālistu zināšanām mēs esam spējīgi radīt burvīgus produktus, kur ir plaši atzīti ne tikai Latvijā un Baltijā, bet arī Ziemeļvalstīs un arī aiz okeāna. Mūsu mērķis ir pavisam vienkāršs, lai katrā mājā, gan mazā, gan lielā, katru rītu uz galda būtu svaigi cepta maize, kas radīta šeit Latvijā.